Labdien nedēļā no 21. janvāra līdz 27. janvārim. Gribu pastāstīt, ka aizvadītajā nedēļā notikusi Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti daži jautājumi, no kuriem būtiskākie. Viens ir tātad par nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākumu organizēšanu. Ja atceraties, tad pagājušajā gadā mēs informējām, ka tiem, kam ir nodokļu parādi, ir iespējams pieteikties šiem nodokļu atbalsta pasākumiem. Tā bija vienreizēja programma visā valstī, un arī Līvānu novadā šim atbalstam ir pieteikušies 34 cilvēki. Tātad šobrīd jau programma ir slēgta, un šobrīd notiek šo te datu apkopošana, un arī katrs gadījums tiek skatīts domes sēdē. Kopējā summa, par ko iet runa, tātad šis nodokļu parāds sastāda 67 000 latu, no kuriem tātad iedzīvotāji varētu atgūt savukārt 16 000 latu, kas nebūtu nav maza summa, lai gan jāsaka, ka katrs individuālais gadījums ir atšķirīgs. Nodokļu parāds un atgūstamā summa ir no 2–3 latiem līdz pat 280 latiem, tātad kā kurā gadījumā. Otrs jautājums, kas arī bija samērā nozīmīgs un par ko noteikti jāpastāsta, ka tika apturēta projekta, kas ir saistīts ar ūdens saimniecības sistēmas rekonstrukciju Jaunsilavās realizāciju. Un tas tika darīts tāpēc, ka šīs te projekta summas daudzkārt pārsniedz tās iespējas, kuras pašvaldība var, ieguldīt līdzekļus šī projekta īstenošanā. Tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, tika arī veikts iepirkums šiem darbiem, bija 11 pretendentu, un tā kā pašvaldībai jāizvēlas lētākā summa, tad izvēle bija vai no 199 000, vai 239 000, kas ir tātad divas zemākās summas. Pašvaldībai, diemžēl, jāsaka, ka nebija iespējams šādu summu maksāt par ūdens saimniecības rekonstrukciju Jaunsilavās, jo tādā gadījumā pašvaldībai no budžeta līdzekļiem būtu jāsadz 139 000 latu, jeb 58% no projekta izmaksām, un tas ir ļoti neekonomiski, un tā kā šis te sadārdzinājums būtu jāiekļauj arī tarifos, tad diez vai iedzīvotāji būtu gatavi pirkt šādu pakalpojumu un slēgt līgumu par tik dārgiem ūdens saimniecības pakalpojumiem. Un rezultātā pastāvēja arī risks, ka netiktu sasniegts šis te projekta mērķis izvirzītais šajā ERAF projektā, un arī tad pašvaldībai būtu jāatmaksā varbūt iespējams pat visa šī ieguldītā summa. Tāpēc domas deputāti saulēcīgi ir pieņēmuši, es domāju, tādu ļoti saimniecisku lēmumu nestartēt šādā projektā. Līdz ar to arī nekādas saistības pašvaldībai, jeb soda naudas netiks piemērotas. Un, tālākais plāns šajā situācijā ir pašu spēkiem turpmākajos 4–5 gados ieviest šo te ūdens saimniecības sakārtošanu, tāpat kā tas ir izdarīts, piemēram, Rudzātu pagastā. Tā ka nevienmēr šie Eiropas projekti ir izdevīgi, un šajā gadījumā ir jāsaka, ka pašvaldība atteicās no tāda zelta, ja tā var teikt, zelta vērtībā ūdensvada un tomēr neies šo te ceļu. Aizvadītajā nedēļā esam saņēmuši pašvaldībā arī paziņojumu, ka notiks plānotā pārbaude no valsts kontrolas puses mūsu pašvaldībā, un baudīts tiks tieši tas, kā tiek ieviestas tātad programmu nodrošinājums Līvānu novada pašvaldībā un pašvaldības izglītības iestādēs. Tātad ir 21. gadsimts, viss darbojas uz datoriem, un katrā šajā te datorā ir noteikti arī jābūt licencētām programmām, un to arī valsts kontrola tātad skatīsies. Es domāju, ka pagaidām mēs nezinām, kurā datumā būs, tas vēl tiks precizēts šī te pārbauda, bet lai arī kādi būs rezultāti, iespējams arī kāda aizrādījuma, tomēr jāsaka, ka tas dos arī iespēju pilnveidot un uzlabot mūsu darbu pašvaldībā. Runājot par šo nedēļu, pirmdien un otrdien ir iespēja saņemt Eiropas Savienības pārtikas paciņas trūcīgajiem iedzīvotājiem, un tas kā parasti notiks no 10 līdz 2 dienā, Domas ielā 3. Šonedēļ arī uzņēmēju padomes kārtējā sēde, tā kā
Šobrīd uzņēmēju padoms notiek reizi 3 mēnešos. Tad ir pienākusi šī kārta, un 23. janvārī 15. uzņēmēju padome notiks Sijā, Līvānu mājas un logi uzņēmumā. Aicinām ikvienu uzņēmēju, arī tos, kas nav oficiāli apstiprināti kā padomes locekļi, ikvienam uzņēmējam ir tiesības piedalīties šajās te sanāksmēs un arī vairāk uzzināt par to, ko dara pašvaldība un kādas savstarpēji problēmas varam šādā dialoga veidā risināt. Šajā nedēļā kā deputāts Līvānu novada domē pieņems Jānis Magdeļenoks. Tas notiks trešdien no 9 līdz 12. Runājot par kultūras pasākumiem, tad šonedēļ aicinātu otrdien apmeklēt Kinopunkta piedāvāto dokumentālo filmu Dokumentālists 22. janvāris 18. Šī ir viena no 2012. gada spilgtākajām dokumentālajām filmām, kas ir uzņemta Latvijā, un stāsts ir par to, kā kāds operators ierodas pie vientuļas un diezgan skarbas lauku sievas, Purva Intas, kas dzīvo Ķemeru purvā, un tad sekošai sievietei dienā ik solī. Jāsaka, ka filma ir necenzēta, tas nozīmē, ka tur ir arī viens otrs rupjāks vārds, taču noteikti, lai būtu priekšstats par to, kas šajā filmā, tad to arī piedāvājam noskatīties tepat Līvānos. Ceturtdien, 24. janvārī teātrī izrāde Balkona ragneši arī Līvānu kultūras centrā. Savukārt piekdien, 25. janvārī kārtējā basketbola spēle starp Līvānu komandu un VF komandu. Sākums 19:30. Nobeidzot šodienas stāstījumu, aicinu iedzīvotājus atkal piedalīties jaunā iedzīvotāja viedokļu aptaujā, kas notiks no 20. janvāra līdz 20. februārim. To jūs varēsiet izdarīt gan internetā, ieejot Līvānu mājaslapā, gan arī Līvānu novada vēstīs. Tātad mūsu novada avīzītē, kas iznāks šonedēļ 23. janvārī. Un šī aptauja būs par to, kā jūs, kā iedzīvotāji, vērtējat Līvānu novada teritorijā pieejamos pakalpojumus, kā jums šķiet, vai tie ir kvalitatīvi, un vai jūs esat apmierināti kopumā ar dzīves kvalitāti Līvānu novadā. Nākošreiz mēģināšu sagatavot arī apkopojumu iepriekšējai aptaujai, ko mēs veicām, meklējot jūsu ierosinājumus, kā tad veidot labāk Līvānu novada 2013. gada budžetu. Paldies jums par iesaistīšanos, aktivitāti, un lai jums visiem veiksmīgi šī nedēļa. Visu labu!